spēlēju Ieviņu vienā diplomdarba izrādē, kamēr vēl studēju, pie Āmaņa kursa. Jā, Jānis Vimba, Āmanis, Madara, Zviedre. Un otrā loma bija Pindacīša, manā diplomdarbā pie Regnāra Vaivara. Un tagad esošajās skrodardienās man ir bijusi loma Cilvēks bēniņos un Elīna. Es ielecu lomā, Elīnas lomā. Tieši priekš manis tiek organizēti mēģinājumi. Un es esmu sapratusi, ka mēģinājums ir 11. Un mierīgi gatavojos, un 10:10 man zvana Silga un saka, kur tu esi? Un visi ir sanākuši, kuri jau zina, kas ir jāspēlē, un gaida mani. Un saka, kā mājās? Tev ir mēģinājums. Un tad es pārbaudīju savas riteņu ātruma spējas braucot ar riteni un jozu uz teātra pusi. Tālūk, tāds bija tas notikums. Liek teikt, ka es biju ļoti sasvīdusi, nosarkusi, šausmīgi neērti jutos tajā situācijā. Visi pārējie var ierasties, un Aniņa nevar. Kas paliek? Mīļākā aina man tomēr ir Līgo naktī, kad es esmu slapja, izlijusi, un es beidzot tā kā atlaižu visas tās savas aizturētās dusmas, sāpes. Ja nemaldos, 26. skats, bet Līgo nakts, Elīna Aleksis. Mīļākā skrodardienu dziesma. Uz kalniņa mēnestiņis, aijā, žužu, ripu rāpu uzrāpoja, žužu. Es skatos caur Elīnu droši vien, un tad es tur gaidu kulisēs savu satikšanos ar Auci, un tā dziesmiņa man tā samīļo, un tā sasilda, un tā drošības sajūta iedod. Skaisti. Es pazīstu tevi, un es pazīstu tavu sirdi. Kas to saka? Uz Andeli, kur Žīdi tirgojas, es eju ar maciņu. Un tas maciņš ir tāds samta, ar tādu smuku aizdarīti. Tā es vienmēr pie viņa pieturos. Tas mans mīļais rekvizīts. Būtu interesanti uzzināt, kas to ieviesa, vai tik ne Agnese. Man tā gribētos domāt. Bet varbūt arī Līgai bija. Varbūt arī Lienai Gāliņai bija. Būtu jānoskaidro.